Jo šodien sākas starptautiskie Siguldas opermūzikas svētki ar atklāšanas koncertu operas uvertīru. Neatsveram ieguldījumu Siguldas un Latvijas kultūras dzīvē ir devis Dainis Kalns, starptautisko opermūzikas svētku Siguldā mākslinieckais producents un dibinātājs, kurš kopš atmodas gadiem ir veltījis savus dzīves gadus šiem svētkiem. Toreiz dziedāja Ingūns Petersons ārpus Latvijas, Egils Siliņš un Ines Galante. Es viņus uzrunāju un vēl 4. Jānis Sproģis, un tā sākās 93. gadā šie 4 dziedātāji orķestrs. Un 2 gadi bija koncerti, 1. gadā 1 koncerts, 94. 2 un 95. gadā taisnība ar pašu Travietas operu sākās operas uzveduma. Un tā ir 47 operas. Svētki, kas šogad norisināsies jau 31. reizi, ir attīstījušies un kļuvuši par nozīmīgu notikumu ne tikai Latvijas, bet arī ārvalstu operu dziedātājiem. Ik viens dalībnieks ir priecīgs par iespēju uzstāties šajos svētkos un atrasties Siguldā. Šī vieta ir kaut kas īpašs. Te ir kas interesants, un, lai arī nav tālu no Rīgas, jūs jūtaties šeit kā pasakā. Šie ir mani pirmie operas svētki, bet es jūtos tā kā starp savējiem. Es jūtos labi šeit, visi mani labi, laipni uzņem, mīļi, un es jūtos šeit tiešām droši. Es jūtos droši, jo es esmu starp profesionāļiem. Man bija tāda liela atbildības sajūta, jo tomēr esmu šeit kopā ar lielām pasaules zvaigznēm. Un man bija svarīgi parādīt arī sevi. Kaut gan tā ir ļoti maza loma, bet es vienmēr sev atgādinu, nav mazu lomu, ir mazs izpildījums. Tā gatavošanās bija nopietna, jo tāpēc, ka šī ir nopietna vide, šie ir nopietni cilvēki, un tas nav nekāds joks, tā kā Sigulda, tas ir vienkārši unikāla, tā ir unikāla iespēja, un arī skatītājiem unikāla iespēja šo dzirdēt, baudīt šeit, Siguldā. Kalna kungs man uzaicināja, kad es vēl biju studente, un pirmo reizi Siguldā dziedāju, ja nemaldos, 2003. gadā. Un tagad jau sanāk, kad esmu pie veterāniem. Kaut kas šeit ir tāds, es domāju, arī tā daba apkārt un īpaša atmosfēra, ko visi saka, kas atbrauc arī, kas pirmo reizi vai uzstājās vai sēž publikā, tad ir tiešām tas, ka gribas atkal atgriezties, kaut kas pieval, kaut kāds magnēts. Siguldas opermūzikas svētku centrālais notikums 27. jūlijā būs Giuseppes Verdi opera Traviata oriģināla iestudējums. Violetas lomu izpildīs operdziedātāja Maija Kovaļevska, bet Alfredo lomu attēlos ukrāņu operdziedātājs Dmitro Popovs. Šī būs savādāk. Traviata ar visām kaislībām, emocijām, tā kā pienākās, kur mīlestība, tur enerģija, tur kaislības. Un tā būs vienreizē kolosāla Anna Henriksona un diriģē tā, kā tā jādiriģē citādās. Tā ir. Vokāli ārkārtīgi sarežģīta. Izaicinājums katram soprānam, jo tur ir gan augšējais reģistrs, spožas augšas, gan arī vidus reģistrs, gan arī jāmāk sev parādīt visur, gan koloratūru, amplitūdā, gan arī liriskā, gan arī dramatiskajā. Tāpēc nevelti saka, kad Verdi ir domājuši šai lomai 3 dažādus soprānus. Pirmajā cēlienā vienu, otrā otru un trešā pavisam vēl citu. Es domāju, daudziem soprāniem sapņu loma un ir ko izdziedāties, ir ko izspēlēties kā aktrisei un beigās jānomirst skaisti. Jā, prieks ļoti gaida. I would like to share this incredible masterpiece of Verdi. We made some magic. Es vēlos dalīties ar visiem ar šo neticamo Verdi šedevru. Mēs izveidojām maģiju un cenšamies dalīties šajā ģeniālajā informācijā ar visiem. Man patīk veidot šo klasisko iestudējumu, jo tas ļauj skatītājiem ielūkoties tajā, kādi cilvēki bija pirms 200 gadiem, kā viņi smējās, kā runāja, kā dalījās emocijās un kā tās slēpa. Savukārt diriģenta pienākumus pildīs Jānis Liepiņš, kurš ar savu pieredzi un profesionalitāti nodrošinās izcilu muzikālo kvalitāti un veiksmīgu iestudējumu realizāciju. Tā ir bauda strādāt ar tik augstas klases dziedātājiem kā gan Maija, gan Dmitro Popovs, kur es kā diriģents varu atļauties brīvi muzicēt un uzticēties viņiem, un mūsu muzikālā gauma sakrīt, un viņi var padot kādu muzikālu ideju man, es viņiem, un mēs vienkārši varam skaisti kopā muzicēt un saspēlēties, un tā ir bauda. Nevis, ka, piemēram, var gadīties kādreiz, ka kāds solists, kur
ar kuru bišķi kādreiz jāmocās, vai ka viņš nespēja to noti tā paturēt, vai vēl kaut kādas lietas. Un šeit vienkārši tiešām tā ir, braudu tādu kalibru muziķiem muzicēt. Jā. Šis ir tik īpašs notikums visā Latvijas kultūras tādā dzīvē, gadu griezumā, un tas, ka mēs esam tik skaistā vietā, tik īpašā vietā, tas jau pats par sevi dod ļoti daudz, un ja mēs šeit vēl atskaņojam skaistu mūziku, tas, manuprāt, ir, dzīvē, manuprāt, sastāv no daudziem mirkļiem, un katru mirklī, mēs varbūt bieži dzīvē vienkārši pārskrējam kaut kādiem mirkļiem pāri, bet viņus vajag izbaudīt. Starptautisko Siguldas operu mūzikas svētku noslēgums 28. jūlijā būs ar Krāšņu galā koncertu Mūsu zeme Latvija, kurā piedalīsies vietējie dziedātāji, tostarp Dainis Skutelis, Andris Lapiņš, Dināra Rudāne un citi.